epizode ierakstīta sadarbībā ar EU Frequency. Un šovakar mums viesos ir... Diana. Jā, Diana ir man ļoti... Varēja dzirdēt vispār? Jā, varēja dzirdēt. Diana ir man ļoti laba draudzene. Mēs iepazināmies darbā, manā praksē. Un kopš tā laika mēs esam draudzenes. Mēs esam nevēselas radinieces. Mēs esam twin flames. Jā. Tā kā mēs ievas podkāstā runājām par to seriālu Twin Flames, ķipa, kad izspiež no cilvēkiem naudu. Bet, jā, neatceries? Tu tieši teici par to, ka tas arī interesanta tēma bija, par to, ka tu nebija dzirdējis par tādu Netflixā, ķipa, laikam bija kaut kāda dokumentālā. Jā, es atceros, bet es neskatījos. Mhm. Kā sakars ar naudas izspiešanu, es neatceros. Ķipa, viņi tev saka, es tiktu kā redzēju par to, ka tā ir naudas izspiešana. Tu teici, ka tur čakarē kaut kas tāds. Jā, čakarē cilvēks, kad nenormāli lielas summas tev liek samaksā par to, lai tu reāli ķipa atrastu savu partneri, bet realitātē viņi atrod kaut kādu randomu un vienkārši tev liek ar viņu sajiet kopā, pasakot, ka tas ir tavs twin flame, tev ar viņu ir jātieks, jā, bez mazvai. Un īstenībā, man liekas, tas varētu cilvēkiem strādāt, kad tev ir tāda low-key, tas placebo vai kā sauc to efektu? Placebo, jā. Placebo. Es kādreiz to saucu placebo. Paldies. Placebo. Kāda vispār starpība? Vienkārši potato vai ne? Doesn't matter. Vispār vienalga. Bet, garaši, ka tas, tu vienkārši notici tam un tas reāli arī notiek. Un tad tev liekas, jā, patiešām mēs ļoti sadaram un jā, un varbūt tas patiešām ir mans cilvēks. Un es īstenībā pēdējā laikā sāku vairāk aizdomāties par to, ka man laukī gribētos, lai mūsdienās vēl būtu aktuāls visās valstīs, kad ir tās arranged marriages, ķipa, kad ir, kad vecāki savstarpēji sarunā, mēs gribam, lai mūsu bērni savstarpēji precās, un viņiem tas ir tā kā pienākums, un tā kā viņiem nav cits izvēles. Tas tā kaut kur ir? Tas tā kaut kur bija? Jā, man liekas, kaut kādā Indijā vai kaut kādās tajās tādās valstīs tur parasti ir, kad vecāki sarunā ar kaut kādiem tev vajag būt no labas ģimenes tam dēlam, tad viņi starp ģimenēm sarunā, un tad, ķipa, jūs tiekaties. Ka vecāki ir tie, kas to meklē partneri. Un tu gribi to aktualizēt. Es nezinu, man liekas, ka tas būtu nice, jo mūsdienās mēs esam tik neizvēlīgi palikuši dēļ tā, ka mums ir tik daudz izvēles. Bet reāli tā ir. Un... Es tieši šodien par to domāju. Man bija tāds, es ļoti gribu par šo parunāt un pajautāt. Nē, ko es gribēju? Es kaut kā par šo domāju, ka tas varētu būt iesaistīts podkāsta sarunā. Jā. Neatceros, interesanta tēma, kaut kā ievīt viņu. Jā, jo es arī īstenībā jau pirms tam biju par šo domājis runā podkāstā, un kaut kā nekad tā saruna tā nebija aizgājusi, bet tagad tā pēkšņi es iedomājos atcerējos par to. Nu, lūk, un man ļoti īstenībā patīk tā doma, jo man liekas, man šobrīd vienkārši vajadzēja pateikt, šeit tev čalis, mīli viņu, un vienkārši neskaties uz nevienu citu. Tev vienkārši nav cits izvēles. Jā. Un man liekas, tas tā atvieglo dzīvi, un tad tev nevajag... sākt taisīt savas kaut kādas kaprīzes un ķipa, es gribētu, lai viņš ir šitāds un tāds un tāds un tāds, un tu beigās to sarakstu uztaisi tik nerealistisku, ka, neviens cilvēks nevar būt tik perfekts un, tik ļoti atbilstam. Un tad tu saties cilvēku, kuram ir lielākā daļa no tām īpašībām, bet viņam nav kaut kādas pāris no tām, un ir tāds, es nezinu, varbūt tas nav mans cilvēks, varbūt ir kāds, kas ir man vēl vairāk piemērots, un tad es tajā visu laiku meklēšanās periodā, ka tu vienkārši uzmet kaut kādām lietām tikai tāpēc, ka, you are a dum-dum. That's true. Un es reāli arī tieši šodien, tā kā domājot tālāk, aizgāju arī līdz tai domāju, kāpēc. Man liekas, es tev gribēju Girl. Aizvies ar kafiju tēju, I mean. Es gribēju tev pajautāt, man liekas, viss man jau plūst nedaudz, bet es gribēju tev pajautāt, kā tev liekas, kas ir tā lieta, kas mūsdienās ir vislielākā problēma partneru meklēšanā, man liekas, un stikošanā pie partneru. Man vienkārši būs angļu valoda, krievu valoda, latviešu valoda, bet... Jau pacenčiki, davai, tas pilnībā normāli. Tas pilnībā ir normāli, jo starp citu podkāstu laikā var lamāties mierīgi. Oh, fuck, yeah. Bļos, tukan. Sāk visu. Ļoti. Girl. Es nezinu, man vienalga. Tā kā
I love it. Man liekas, ka tas ir forši, un mēs tā ikdienā runājam. Citādi tas būtu tik nerealistiski taisīt podkāstu, kur jūs pat nerunājat tā, kā jūs reāli runājat. Jā, ikdienā. tas būtu ļoti political. Tas būtu, pārāk nopietni. Mans fucking podkāstu nosaukums ir Sarunas ar Tinder meiču. Es pirms tam, kad es domāju podkāstu nosaukums, gribēju kaut kādu jau tur, sarunas terapiju. Šim bija tāds, es tā nerunāju. Un es tā nerunāju ar tuviem draugiem vai cilvēkiem. Nu, tas nav tas, kas es esmu, un tas nav. Es negribu uztaisīt vēl vienu kaut kādu nopietnu podkāstu, kur beigās tev nav interesanti skatīties. Yeah. Tev nav interesanti klausīties un vispārējais. So, jā, tāds bija mans mērķis, kad es gribu, lai mēs varam runāt par visu, ko mēs varam runāt, un kā mēs gribam runāt, izteikties, kā mēs vēlamies, kā mums patīk un kā mums ir pierasts. Jo, citādāk fucking nav jēga no podkāsta, manuprāt. Un plusā tas nebūtu, teiksim tā, tavs podkāsts. Tu ļoti censtos piedomāt, un cilvēki arī to jūtas. Un teikusi vienmēr, tā kā just fuck it, runā kā tu runā. Jo man liekas arī, ja tu runāt nedaudz, tā kā, nevis nedaudz citādāk, tas normāli, ka mēs kameras priekšā tomēr nesakam, pilnīgāko bullshit, kā mēs runājam ikdienā, bet ja es pat, zinot tevi, redzētu to, ka tu, ļoti centies tur kaut ko, man būtu tas, the fuck, Renāti? Who are you? I don't know you. I'm leaving. Tad arī man ir tāds, kad piemēram, varbūt cilvēkiem skatoties podkāstu, viņi nav nekad man redzējuši dzīvē, viņi domā, ka tā arī runā ikdienā vispārīgi ar random cilvēkiem, nepazīstamiem. Tur aiziet pie čaļa iepazīties un ar mammu tādu, jau mazāk, tur ķipa, kas ir, ko tu mīzi, ja? Es to čalu normāli apmierināšu, neuztraucies. Labi, es domāju, ka cilvēki, ja viņi tā padomās, whatever. Man liekas, to vajadzētu tā kā saprast, ka tas ir tikai ar cilvēkiem, ar kuriem es jūtos ērti. Un pat tad, kad atnāk pie manis uz sarunu cilvēks, kurš man ir nepazīstamāks, es nelamāšos tik ļoti. Protams. Un man nebūs kaut kādi baigāti izlošanās, jo, es nezinu, man liekas, es nošokēšu cilvēku ar to savu pusi. Tas varētu būt. Dažreiz cilvēkiem tāds, what? Es nedomāju, ka tu tik daudz lamājies un ka tu tā izsakies un tam līdzīgi. Redz kā, tā diemžēl dzīvē ir, ka mēs liekam savas tās maskas virsū. Citādā, kā mēs varam izdzīvot mūsdienās? Tādāk, ja es būtu galīgi bez filtra, būtu arī traki, jo, man liekas, tad cilvēkiem arī nepatīk cilvēki, kuri ir bez filtra vispārīgi. Tas arī nav normāli. Tas nav normāli, tas būtu too much. Pirmajā tikšanās reizē, ja es uzvestos katru reizi vienkārši tāpat. Jā, bez filtra vispār ar nevienu. Bet jā, anyways, tavs jautājums. Labi, ka es viņu atceros, es laiku viņu tur galvā, tā kā es runāju, man tāds, vajag atcerēties atbildēt uz viņu. Jo bieži vien tās sarunas tā izplūst, ka tu vienkārši aizmirsti par tiem jautājumiem. Tāds, kā mēs vispār nonācām līdz šim? Man liekas, tu man kaut ko jautāji, bet es vairs neatceros, ko. Bet, kas mūsdienās ir problēma ar deitošanu tieši. Varu es sākumā pateikt, ka tu atbildēsi, jo tieši tas ir tas, par ko tu runāji. Un, manuprāt, tā ir vislielākā problēma, tieši tas, ko tu pateici, ka mēs arī sakarā ar to, ka ir visas tehnoloģijas un visu, mēs tā kā nemākam vairs koncentrēties, mēs nemākam noturēt fokusu ilgāk par dažām sekundēm uz vienu lietu, pat tāpat scrollošana vispārējais, tas ļoti ietekmē smadzenes, tas arī ietekmē mūsu dzīvi ar partneriem, ar draugiem, ar ģimeni, whatever. Tu vienkārši paliec ļoti, krievis gribās pateikt, rasīni, kā latviski. Tā kā izsijāts? Jā, un man liekas, tas ļoti arī tagad atspoguļojās uz partneriem, jo, pieņemsim, labi vienmēr saka, iepriekš bija citādāk. Tur, zin, kā tā visu laiku saka, bet man liekas, ka ir nedaudz tā, un ir ļoti daudz, kas pamainījies mūsu smadzenēs. Un iepriekš cilvēki tik ļoti nelēkāja no cilvēku uz cilvēku. Tā kā es pati to sevi arī esmu pamanījusi. Tā ir ļoti liela problēma, ar ko es cīnos, un es cenšos saprast, kuros brīžos, kur ir tā robeža, un es cenšos saprast, vai tas vairāk spēlē lomu, vai tiešām kaut kas nav tajā cilvēkā, bet man liekas, ka es ļoti daudz cenšos idealizēt. Idealizēt līdz tam, jo tas ir tas, ko tu redzi ikdienā, jā, un tagad mums ir tik ļoti pieejami sociālie tīkli, kur visi būdas un visi tur, šitas tur vajag tur ideāli partneri un tā kā don't settle for less and all that. I agree, but at the same time, tā kā mēs vairs nemākam izveidot to pīsi. Mēs viņu vienkārši meklējam, kur viņš būs. Tā nekad nebūs. Tā kā tev viņš ir jāizveido. Tāpat kā mīlestība. Man ir ļoti pamainījušās domas par mīlestību. Es nezinu, vai esmu tā kā tieši mīlējusi. Bet tīri tā kā
vienkārši kā es domāju par to, ir tas, ka mīlestība, tu mīlestību neatrod, tu mīlestību izveido. Tāpēc, ka mīlestība nav vienkārši sajūta, suķi, puķi, tur samīļosimies, bučas. Jā, tas ir last, bet mīlestību tu veido. Ejot cauri tām problēmām, laužot sevi, laužot partneri, un tas nenozīmē, ka tā kā it's settling for less, it's not. Tāpēc, ka tas ir darbs, un mēs tik ļoti esam pieraduši to darbu nedarīt, tāpēc arī mums liekas, šis ir sūdīgs, šis ir tāds. Nākošais. Jā, es nekad neatradīšu to un to, bet pirmkārt tev arī jāpadomā, un arī, ko es ļoti daudz esmu pēdējā laikā dzirdējis, un man liekas, ka es to dzirdu pareizajā brīdī, jo tas ir arī ļoti attiecināms uz mani, ka tas, kādu partneri tu atrodi, ir atspoguļojums tam, kāds tu tagad esi, tā kā tavam dzīves posmam. Respektīvi, es ļoti gaidu tādu nosvērtu, pilnīgi sakārtotu partneri, bet paskatoties arī uz sevi no malas, saprotu to, ka tā nemaz nav. Un jā, mēs ļoti daudz fokusējamies uz to, pie kā vajag strādāt otram cilvēkam, bet nevis pie tā, pie kā mums vajadzēs strādāt. Exactly. Tāpēc, man liekas, tā lielākā problēma ir tā, ka mēs redzam mazāko straglu un mēs vienkārši dipojam. Jā, es tev pilnībā piekrītu. No manas puses ir tās kā variants, kad mēs pārāk esam izdomājuši, ko mēs gribam, un mēs cenšamies atrast kādu, kas ļoti atbilstam vai pilnībā atbilstam. Otrs variants ir, ka mēs vispār nezinām, ko mēs gribam. Jo ir cilvēki arī, tu, piemēram, iepazīšanās aplikācijās un vispārīgi dzīvē varēs sastapt 2 tipa cilvēkus, vai pat īstenībā 3 tipa cilvēkus. Okay. Pirmais tipa cilvēks ir tie, kuri viņi ir saskatījušies visus psiholoģijas, visus TikToka video, Instagram, Facebooka postus par to, kādam ir jābūt labam partnerim, veselīgam. Un viņi jau ir izdomājuši savā galvā, kā tev ir jāizskatās, par ko tev ir jāstrādā. Kurš jau var aizgājuši pārāk lielās detaļās, jau sīkumos. Otrs ir cilvēki, kuri vispār par to nav domājuši. Viņiem vajag partneri vienkārši blakus partnera būšanas pēc. Kad viņiem pilnībā pofīgi, kāds tu esi. Vienkārši, ja mēs varam sadzīvot kaut cik, ķipa, ok, davai, jā. Ja tu paliks pie manis par nakti, it's doing. Jā, jo viņiem ir, ja tu šitādiem cilvēkiem pajautā, ko tu meklē cilvēkā, kas tev ir svarīgas īpašības, viņiem nav ko tev pateikt. Viņiem tas, vienkārši normāli cilvēki. Tā kā tās atbildes ir tik, kaut kādā ziņā seklas, vispār nav nekāda detalizēta atbilde. Trešā lieta ir cilvēki, kuriem ir tāds, es vienkārši plūstu pa dzīvi no sērijas, es gribu būt visu laiku neatkarīgs no sevis un brīvs kaut kādā ziņā, ķipa brīvs kā putnis, un mēs cilvēki esam radīti, lai visus mīlētu, un ķipa kaut kādi šitie smokeri riktīgākie, kaut kādi reāli sēnes lieto vienkārši, jo, šādi cilvēki, viņi ir tādi, ka viņiem ir pilnībā pie dirses. Viņi vienkārši eksistē, un viņiem tāds, tu gribi mani, es tev iedošu. Tā kā, ir vienkārši tādi čaļi, un ir arī tādas meitenes, kurām ir pilnībā vienalga. Tur jau ir ego. Tur jau spēlē vienkārši tavs ego, man liekas, vairāk. Tur arī, man liekas, ir riktīgs... Grūti saprast dažreiz, vai tas ir pašaizsardzības mehānisms, ķipa, ka tev tāds, es izlikšos, ka man ir vienalga un uzlikšu to tādu mīksto, lai vienkārši man nesāpētu, kad mani kāds neizvēlas vai kad kāds negrib būt ar mani. Bet tas arī ir ego. Tas ir ego, jā. Centies pasargāt savu ego, jā. Vienkārši es skatos no tāda psiholoģiskā aspekta, kā pašaizsardzības mehānisms. Un otrs variants ir, vai patiešām viņi ir tik ļoti sakonektojušies ar tādu visumisko sajūtu, ka viņi saprot, mēs visi esam viens, mēs visi esam mīlestība un ir svarīgi ir mīlēt un dot, un ka viņiem tas ir tomēr varbūt pat veselīgs piegājiens tam. Ir 2 puses šai trešajai cilvēku kategorijai, kad varbūt tas ir pat veselīgākais veids, kā uz to skatīties, ka tu neiespringsti uz to tik ļoti, kā arī tu vienkārši... Un tu ļaujies sajūtām, tu mīli, viss beidzās, saprot, labi, tiz, un tu ej tālāk un daries. Vai arī viņiem tur nezinu tās orģijas notīkas, vēl sazin kas. Jo šitādiem cilvēkiem ir tipiski, ka viņiem ir vairāki partneri, viņiem ir atvērtas attiecības, viņiem ir tāda ļoti... atvērta domāšana uz attiecībām. Viņa nav tik ļoti, man vajag vienu cilvēku, kurš tikai ar mani un es tikai ar viņu. Viņiem ir tāds, es gribu dalīties ar savu mīlestību, es gribu dalīties ar savu to baudu un visi ir pelnījuši to. Viņiem ir tāds ļoti interesants mindsets. Es klausos, man tāds,
esmu pārāk sapista, man liekas, lai es varētu būt tādā mindsetā. Man vajag, riktīgi sadziedēt savu sirdi un prātu, un lai es tiktu līdz tādai fāzē, man liekas, es pat šajā dzīvē varbūt pat netikšu līdz tādai stadijai, jā. Kad es īstenībā ļoti daudz klausos tagad video par to, ka mums, ja tev liekas, ka tu esi strādājis ar sevi tik ļoti, ka tu esi jau, visu uzlabojis sevī, ka tu jau esi, perfekts no sērijas. Ne perfekts, bet vienkārši, esmu sahīlojis sevi, jā. Un es esmu jau izdarījis to visu darbu ar sevi. Bullshit. Tā kā tas ir tas pats kā teiciens cilvēks, kuram liekas, ka viņš zina visu, nezina neko. Yeah. Un tas pats ir ar to, ka ja tev liekas, ka tu esi vesels un ar tevi viss ir kārtībā un tev vairs nav nekā cita pie sevi strādāt, tu esi salauzts vēl joprojām. Jo realitātē, man liekas, tas, ko es visu laiku dzirdu, ka mums šī dzīve ir dota tam, lai mēs reāli visu savu turpmāko dzīvi strādātu ar sevi, censtos sevi sahīlot, ja, kad tas nav tā, ka tu to varēsi izdarīt vienā dzīvē, varbūt tev vajadzēs, tie, kur tic kaut kādā reinkarnācijā, ja, varbūt tev būs vairākas dzīves, kurās tu reāli mācīsies to, kā ar sevi strādāt, kā sevi uzlabot. Tavs uzdevums šajā dzīvē nav ātrāk dabūt to rezultātu, ja esmu perfekts, ar mani viss ir kārtībā, bet vienkārši saprast to, ka tas ir tāda dzīve, ka tev ir tam visu laiku cauri jāiet. Jo tas pats arī, nezinu, ja mēs runājam vispārīgi par visumu, kad nekas nav paliekoši, nekas nav iestagnējis, visu laiku mainās un iet uz priekšu. Un man liekas, tas pats notiks arī ar mums pašiem, gan attiecību ziņā, gan pašizdaugsmes ziņā vispārīgi, ka mums visu laiku būs pie kaut kā jāstrādā, jāattīstās, jāpielāgojas. Un visu laiku mēs atradīsim kaut ko, kur mums vēl tiekties, ka tas nav endgames. Tas ir vienkārši dzīves ceļš, bezgalības dzīve. Bet true. Un man liekas ļoti labs teiciens, varbūt nebūs tieši burtiski, bet kaut kur bija rakstīts kaut kādā video, ka you don't find yourself, you create yourself. Un es arī agrāk visu laiku redzēju tikai to finding yourself, tā kā, tu pirmkārt to darīsi visu dzīvi, tu nebūs tā, ka tu vienā brīdī sapratīsi, visas tagad zinu, ka tur es būšu kafejnīcas īpašnieks. Ja? Tā kā, man liekas, jo ātrāk tu pieņemsi to domu, ka tu visu dzīvi ar sevi strādāsi un sevi creatos, jo vieglāk tev būs. Tāpēc, ka tu neieciklēsies uz to, ka kādreiz pienāks tas punkts, kādreiz pienāks tā diena, kad viss būs skaidrs un viss būs sastājies savās vietās. Tā nekad nebūs. Pirmkārt, tā ir dzīve, tu esi cilvēks, tā kā tu neesi robots. Jauna diena, jaunas problēmas. Tā kā... Katru dienu problēma. Tas jau tā depresīvi nedaudz, bet tas, piemēram, ko es iedomājos par to, ko tu tagad runā, kas man ienāca prātā, bieži vien cilvēkiem ienāk tās krīzes dzīvē, kad viņiem parādas depressions. Un tas depressions bieži vien parādas tad, kad tu esi sasniedzis to savu mērķi, un tev liekas, ka tev vairs nav šobrīd ko darīt nekā cita. Piemēram, cilvēkiem tā ir pēc kāzām, bieži vien depresīvai, cilvēkiem tā mēdz būt pēc bērna radīšanas, ka tu iedomājies, ka tas ir endgames, un tad tu esi tur un tev tāds, ko man tagad? Kāds ir tagad mans mērķis? Kas ir tas, pie kā es gribu strādāt? Un ka mēs pēc cilvēki, mēs jūtamies anxious, satraukti, mēs jūtamies dīvaini un nepiepildīti tad, kad mums nav nekas pie kā tiekties, kaut ko darīt, kaut ko strādāt, ka mums nav tā mērķa. Un tad, man liekas, tā ir mūsu kā cilvēka būtība, ka mums visu laiku ir jābūt kaut kam, ko darīt. True. Atgādināsim, ka šis ir podcasts par attiecībām un iepazīšanos un seksu. Un mēs šeit jau aizējam eksistenciālās sarunās. Es nevaru, bet es mīlu. Es nemaz nebrīnos. Šī būs ļoti interesanta saruna. Podcasts. Jo, kā lai pasaka, man liekas, man tāda saruna ir tikai ar tevi šobrīd bijusi visā manā podkāsta laikā, kad ar visiem parasti mēs pieturamies pie tās attiecību tēmas. Jā, bet... vispārīgi turpināt atbildēt to tavu pirmo jautājumu. Ir pagājuši kaut kādas 20 minūtes, mēs vēl atbildam uz pirmo jautājumu. Bet es Renātei jau uzreiz teicu, ka man liekas jāieraksta 5 epizodes, tāpēc, ka mēs tik daudz runājam. Mēs nekad nepabeidzam vienu lietu, mums vienkārši aiziet aizpeld vienu nākamā. Tas saucās ADHD. Jā. I love it. Bet man patīk, dzīve interesantāka. Ja kas, es neesmu gulējusi šonakt vispār, tāpēc brīžiem es runāju bezsakarīgi, tāpēc lūdzu. Smadzenes nestrādā. Bet tas ir normāli, man liekas, mūsdienās cilvēki ir tik ļoti nepieraduši
varbūt pat daudz runāt, freestylētā, un vispārīgi ilgi no vietas, ka mēs esam vairāk pieraduši skatīties kaut ko, vai arī, darbā un kur ko kā, bet stop it, this temats ir off, bet, jā, karač, tātad atbildot par to jautājumu, kas man liekas vēl par problēmu tādu ir saistībā par deitošanu, ir tas, ka mēs arī esam ļoti sabakstīti dēļ pagātnes attiecībām. Mēs esam ļoti traumēti. Un daudziem cilvēkiem, arī tie, kur ieiet tajās pārāk lielās kategorijās, ko viņi grib cilvēkā, ir tie cilvēki, kuri visbiežāk ir vairāk sāpināti. Arī, I guess, yeah. Jo, protams, ir cilvēki, kur aiziet vienā galībā. Mums visiem nav tā kā tīra, skaista pagātne ar attiecību ziņā, ka mums nekad nav bijusi salauzta sirsniņa, vai mēs neesam bijuši sāpināti. Un tad katrs cilvēks izvēlas tajā brīdī, ko viņš darīs. Citi aiziet to ceļu, kad es tagad sev salikšu tādus standartus, tādas robežas, tādas prasības no cilvēka, kad kādam būs ļoti nerealistiski vai ļoti grūti to sasniegt, ko es vēlos un būt tādam, kādu es vēlos savu partneri blakus. Vai no otra galība, ka man ir pilnībā vienalga, ko tu dari, jo tu atkal mani sāpinās, kā visi pārējie, un ķipa tu jau aiziet tādā vienaldzībā. Un tā, man liekas, ir tāda vēl viena problēma, kas mums ir šodien deitošanā. Un, protams, jā, tas, ko tu arī teici par tām, par dipošanu. Par dipošanu, jā, ka ļoti liela izvēle. Mums ir ļoti viegla pieeja daudziem cilvēkiem. Jā, tieši to es arī dzirdēju vienā video. Jā, bija tāds... tu ieeji Instagramā un tu jau redzi tik daudz profilus, tik daudz dažādus cilvēkus, un tu katram vari uzrakstīt vienkārši 1 sekundes laikā. Un kādreiz tā, nebija, protams, tev bija, kas man te rajonā ir, kas man te blakus, man te ir. Kāds Volodja. Tas arī man te ir, un ar to ir jāsadzīvo. Un no hate to Volodjas. Volodja, you are the best. Love you. Bet... Dievs. Jā, bet... karač, jā, man liekas, tur ir tā problēma, ka mums ir pārāk viegli pieeja visu kaut kam, un tad mums gribās visu izmēģināt. Tā kā tāds, ka cilvēkiem ir tik daudz no kā izvēlēties, mēs vairs nezinām, ko izvēlēties. Un mēs apmūstam pie tās izvēles. Jo man tā ir kā cilvēkam, es profesiju ziņā esmu šitās cilvēks, kad ir tik daudz, ko es varētu darīt profesionālajā ziņā, kad man vienkārši tāds, es stāvēšu un gaidīšu, ka kaut kas atnāks pie manis no sērijas, kad man parādīsies tas. Yeah. Bet, jā, un attiecībās, man liekas, ir tas pats, ka tu esi ar cilvēku, un tāds ir labi, varbūt varētu būt vēl labāk. Un tev visu laiku iesēž tā doma galvā. Un tikai tāpēc, ka ir tik viegla pieejamība un tik ātri var ieiet Tinderī, ieinstalēt un jau pasveipot, un tu jau arī nākošajā dienā aiziet uz 3-4 randiņiem mierīgi. 34. 34 randiņiem vienā Mans dienā. rekords. Ak, Dievs. Imagine. Vienkārši diennakti. Būtu iespējams par 3-4 randiņus. Es Tu liec domāju, jā. timeri. Es domāju, ka jā, bet tie būtu kaut kādi 5 minūšu randiņi. Un tevi jau gaida rindā nākamais. Next. Tā, labi, paldies. Tu vari doties, man jau nāk cilvēciņš. Mēs ar jums sazināsim. Kaut kādā intervijā. Reāli. Un man liekas, tas ir visbriesmīgākais veids, kā pieiet iepazīšanās sfērai, ka tās jau kļūst par intervijām. Jo es teikšu godīgi, es paliku par tādu cilvēku. Intervētāju. Jā, dēļ tā, ka reāli, burtiski es ciņās iziešanās. Man randiņš sarunās tur jau gaida. Jo es pārāk nopietni piegāju deitošanai. Tieši dēļ visas psiholoģiskās informācijas uzņemšanas, es pilnīgi tā ierakos cilvēka dvēselē un pagātnē, ka man pilnīgi tagad atskatoties, tās sarunas bija ļoti pārāk nopietnas. Es vairs nemācēju vienkārši pavadīt forši ar cilvēku laiku randiņā. Un nepajautājot kādu tādu provokatīvu jautājumu, kas man pateiks to, vai es gribu ar šo cilvēku tikties vai nē. Ķipa tāds, vai tev ir kāda draudzene no bijušajām, vai jūs esat labos draugos, un tā kā tava atbilde būs, vai es tuņās eju projām, vai es palieku tev randiņā. Jā. Vienkārši. Un, bet jā, es tagad tiekos ar čalīti, ar kuru es teikšu, es viņam devu ļoti grūtu izaicinošu sākumu, jo mana sirds ir tik ļoti jau sadragāta, ka man vienkārši nenormāli grūti deitot. Tā kā man vienkārši ir, es jau aizgāju līdz tādai stadijai, ka man pilnīgi ir bail. Tā kā man ir bail pārāk atklāties, un man ir tāda siena, es tik nopietni visam pieeju, un es visu laiku tā kā
zini, sēdi stūrī un novēro cilvēku. Vai tāds ir, ka es pat ar viņu neinteraktoju, es ar viņu neveidoju connection, neko. Es vienkārši sēžu un gaidu, ka viņš parādīs, kad viņš ir reāli briesmīgs cilvēks no sērijas. Tu gaidi to red flag kaut kādu, jā, es gaidu, ka viņš man parādīs, kāds viņš realitātē ir, jo ar čaļiem un vispārīgi deitošanā ir tā, ka pirmie 2-3 mēneši ir fake. Yeah. Mēs ļoti izdabājam, mēs pielāgojamies cilvēkiem, un tad ar laiku mēs jau sāc parādīt tos slipback, tā kā tu, parau to soli atpakaļ un ir kaut kāds kaseks, un tu sāc pamanīt to, ka cilvēks vairs neatbilst tam, kāds viņš bija sākumā. Yeah. Un man no tā ir nenormāli bail. Man ir bail, kad es ieguldu 3 mēnešus savu laiku, un tad man ir atkal tāds next. Un tā katru reizi pēc 3 mēnešiem, jo man šobrīd ir tāds 3 mēnešu lāsts, kad lielākoties ar čaļiem 3 mēneši, un visu, un es saprotu to, ka es nevaru būt ar šo cilvēku attiecībās, un tad es jūtos sūdīgi par to, cik daudz esmu ieguldījusi, vai arī atdevusi sevi ķermeniskā ziņā, ja, ka mums ir bijis viss seks, un tas, kad realitātē man ar to cilvēku, ja tā atskatās, es labāk neko nebūtu darījusi ar to cilvēku. Tā ir briesmīga sajūta. Un tā jums, piemēram, es tagad runāju ar šo čalītu, un es viņam stāstīju par to visu pieredzi, un es teicu viņam tā, es laikam negribu patiešām 1. mēnesi točnu, vispār nekādu fizisko seksu, tā kā var aizmirst, 1. mēnesi mums nekas nebūs. Un jums izdodas? Šobrīd mums arī nekas nav bijis. Mēs nedaudz tur kaut ko pabučojamies un tā, bet neko tik, līdz seksam nav aizgājis. Un, bet es saprotu to, ka bļāviens ir tik nogurdinoši no tā. Tā kā nevis pat tas, ka man nav seksa, bet tas, cik ļoti esmu noslēgta. Kad es neļaujos attiecībām. Un viņš man vienu dienu uzrakstīja par šo, ka viņu uztrauc tas, kad es tik ļoti esmu noslēgta. Un ka viņu tas reāli uztrauc, kad viņam rodas sajūta, kad es viņu beigās friendzonošu. Kad jau ir tik vēsi, ir tik ļoti tāds, nav tā sajūta, kad es eju ālīni iekšā, kad viņam pašam rodas bažas un bailes, vai vispār būs. I mean, I get that too. Tā kā tas ir normāli. Un kad viņš man šito pateica, man bija tāds, sākumā man bija riktīgi aizsarga reakcija, un bija tāds, bet tu saproti manu pusi, un kāpēc es šitā un tā, un es to esmu stāstījusi, un un es pieturēšos pie sava. Un tad es uztaisīju sirds meditāciju. Sirds čakras meditācija. Tie ieraksta YouTube sirds čakras guided meditation, heart chakra. Okay. Un tad tev saka afirmācijas, tev liek iztēloties, kā tev atveras sirds, kā tu pielaidi mīlestību, kā tu viņu izjūti, kā tu nebaidies, kā tu jūties droši ar sevi un vispārējais. Yeah. Un es noklausīšu tādu 40 minūšu meditāciju. Amazing. Un es sapratu to, cik ļoti šito sirds rajonu, savu to spēju mīlēt, es biju vienkārši noslēgusi un bailēm. Tā kā cenšos viņu pasargāt riktīgi sevi. Un es arī viņam tā arī teicu, esmu apņēmusies sevi pasargāt, jo neviens cits man nepasargās kā tikai es pati. Un tādēļ tā kā es negribu iebersties. Bet tagad man ir aizgājis atkal mans vecais skata punkts, ka man tāds, zini, ja neiznāks, jo tā kā es zinu sevi, es zinu, ka es varu panest to nastu, es zinu, kad es tev varēšu palīdzēt, es zinu, kad es tāpat sadziedēšu un iešu tālāk dzīvē, un tas neko nemanīs. Tā būs labākajā gadījumā, un tā ir vienmēr. Tu vienmēr pēc attiecībām iegūst kaut kādu noderīgu informāciju, kaut kādas zināšanas, tu vari uzlabot vairāk sevi, saproti kaut ko vairāk par sevi. Man bija tāds, kāpēc es sev liedzu to pieredzi? Un pat ja beigās nebūs nekas, nav pirmā, nav pēdējā reize. Kāpēc es iespringstu uz to? Man vienkārši ir, ja man ir tik grūti, un īstenībā pat nav problēma tajā, kad es nemāku pēc šķiršanās ar sevi tikt galā, kad es nezinu, kā sevi uzlikt atpakaļ uz kājām, nav tā problēma. Patiešām tā nav problēma. Ir vairāk tas, ka tu ar katru reizi sāc mazāk un mazāk ticēt mīlestībā, ilgtermiņa attiecībās. Bet ar šo čalu, man liekas, kad varētu būt viss tā kā ļoti labi. Jo viņam ir ļoti labas vērtības. Un tas, par ko es gribēju pateikt, kas man liekas ir jāfokusējas uz attiecībām, lai labas attiecības, kas trūkst mums kā cilvēkiem, ir fokusēties uz to, kā tev tas cilvēks liek justies. Nevis, jo, piemēram, kad arī mēs izvirzam savas vēlmes par partneri iepazīstoties, viņam vajag būt, tur nezinu, tādam un tādai profesijai, ka mēs aizējam pārāk detaļās. Lai tu saprastu, vai cilvēks ir tavs vai nav, man liekas, tev jākoncentrējas to, kā es gribu justies attiecībās, un vai šis cilvēks liek man šādi justies attiecībās.
Un, piemēram, man svarīgi ir justies droši, gribētai, redzētai, mīlētai un tā kā uzklausītai. Nu, tādām basic vajadzībām kā cilvēkam. Par ko mēs aizmirstam. Par ko mēs aizmirstam, jā, ka mums vajag, man vajag čali, lai viņš ir labs gultā, lai viņš šito un to dara. Un, nu, tādas ļoti tādas primitīvas virspusējas lietas. Bet tad arī ir tāds, kas ir labi gultā. Jā, sajūtas, tās stila ir tās sajūtas, vai ne? Un dažreiz, piemēram, es teikšu godīgi, man ir bijuši daudz čaļi, ar kuriem man ir bijis tehniski labs seks, bet es ar viņiem vairs nekad negribētu pārgulēt. Tā kā man ļoti labi apmierināja, bet emocionālā ziņā, sajūta ziņā, man nebija nekāda sajūta par šo cilvēku, man nebija nekāda saikne. Un patiešām attiecībās ir labs seks tikai tad, kad jūs patiešām viens otru gribat, mīlat, jūs rūpēties viens par otru. Tas mans tagad tāds novērojums par orgasmu vispārīgi un baudi ir tas, ka tas ir vairāk mentālais orgasms. Nu, tā kā, un vispārīgi, ka tev liekas, ka tu beidz, tas ir viss sasaistīts ar tavu galvu, ar tavām domām un sajūtām. Un ja tev tas neiet kopā, tavs ķermenis tad you ain't getting none. Varbūt tavs ķermenis var beigt, bet lielākoties sievietēm, ja tavs prāts nav sasaistīts, tava doma, tava sajūtas ar tavu ķermeni, tu visdrīzāk nebeigs arī. Un būs grūti gūt to baudu seksa laikā. So, jā, un es saprotu to, ka es labāk gribu savu blakus čali, varbūt viņš nav tik hot, jā, kā visi šie bad boys and shit, bet ja viņam ir fucking labas manieras pret mani kā pret sievieti, un viņš ir ģimenisks un foršs cilvēks, un vienkārši tīra dvēseli, un seksuālā ziņā mums ir saikne, man viņš patīk un viss kārtībā, es zinu, ka viss būs ok tajā sfērās. Jo vieglāk ir piestrādāt, tad, kad ir emocionālais, nevis piestrādāt, tad, kad ir tikai fiziskais un uzstrādāt to emocionālo, tā kā, lai es tev patīk. Un jā, tas nestrādā, otrādāk nestrādā, jo, ja godīgi, es arī tieši nesen klausījos video par vienu meiču, kur ir psihologs, un viņa, pat ne fiziski, šitā ten sprinkle lady, ķipa tā, tiktokā, viņa ir par rich guy, kā dabūt vīrieti, kurš tev ir nodrošinās. Nē, viņa ar tumšiem matiem un anyways. Un šitā, pēc tam parādīs. Jā, šitā es viņu skatos arī YouTube'ā, viņa ir 2 stundu gari, ķipa tā kā podcasts, sarunas video, kur viņi atbild uz meiču jautājumiem. Man ir tur rich puisis, bet viņš nepērk man nekādas mantas. Ko man darīt? Viņa pasaka, es nezinu, vienkārši sāc raudāt, vai arī, nezinu, vai arī pasaka viņam, tā kā tev varbūt ir grūti ar finansēm, varbūt tev var kaut kā palīdzēt, un šit, ķipa, tu spēlē uz čaļa ego, karač, un kā dabūt caur tādu sievišķīgu uzvedību to, ko tu vēlies. Bet es vienkārši klausos for fun, jo, I don't know, man tās viņas pieejas ir ļoti tādas ķipa spēlēšanās. Un ir vienkārši sievietes, kurām tas nāk dabīgi ārā, kuras māk būt patiešām tīras un, kā lai pasaka, patiesas, un čalim gribas viņai dot visu. Un tad tev nevajag spēlēt kaut kādas spēlītes. Ja tu esi vienkārši mīna un tu esi materiālistiska, tad tev būs patiešām jāskatās un jāsēž tādu video, kā būt sievišķīgai, kā sievišķīgi dabūt to, ko tu vēlies. Bet anyways, un tā sieviete, viņa teica to, ka hot čaļus tu vari deitot, kad tu esi jauna. Bet viņa nekad nebūs attiecību un materiāls. Viņa nekad nebūs bērna tēva vai arī, nezinu, ķipa provider, kad viņš tevi uzturēs, ka viņš par tevi gādās. Viņam nekad nebūs tas vibes. Jo kā čalis jūtas pārāks un kā balva attiecībās, tā viss, ja sieviete nav kā balva, ja sieviete nav tas galvenais viņa dzīvē, un viņš pats ir galvenais, viņš visu laiku sīkos citu sieviešu uzmanību. Viņš meklēs to uzmanību no citām sievietēm, viņam būs tāds, kāds man prikols. Jo viņa pateica, piemēram, paskatieties uz vīriešiem, kuri ir hot un ir attiecībās, kā viņi uzvedās attiecībās. Vai pat tiešām tās attiecības ir laimīgas, vai pat tiešām tā meiča ir laimīga, jo tie hot čaļi, viņi parasti turpina flirtēt ar meičām, viņi turpina tā kā sīko to uzmanību. Ir šitie hot tēti arī, kuri viņam ir sieva, un viņi tāpat dažreiz tur flirtē ar kādām skolotājām. Viņiem ir tās mini afēras tādas. Jā, so date the ugly ones, tā kā kāda stāsta morāli. Pat ne ugly ones, vienkārši, kur ir, tā kā viņi, tu skaties viņu, viņa raksturs viņu padara izskatīgu, saproti? Jo man tā ir bieži bijis, ka es neteikšu, ka esmu deitojis hot čaļus, patiešām manā pagātnē
es lielākoties esmu deidojuši čaļus, kuriem sākumā skatos, man tāds, ķipa, nav tik sūdīgi, jā, bet tad es tā kā redzu, kā viņš pret mani izturās, kā viņš liek man justies, un es sāku skatīties, un viņam tāds īstenībā cute. Un tad brīžām tu jau tāds pamani, ka viņam ir kaut kāds seksapīls arī, un ka viņam ir tas tā gribēšana, tad es nezinu, tāds kaut kāds fucking mirāžu uztaisas uz viņu, kad viņš izskatās 100 reizes labāk. Dēļ tā, kā viņš izturas pret tevi. That's true. Un, piemēram, tas pats ir ar šito man tagad čalīti, kad, viņš nav līdz galam, viņš ir kaut kādā ziņā, viņš ir manā gaumē pēc izskata, bet nav tā. Tas tā kā standarta. Viņš nav standarta, tas čaļu, ķipa. Prince Charming. Kad lielākā meitša tur skatījās, domāt, jā, viņš ir hot, ķipa, tu presīts un šit, un ķipa, visi šitie, un viņš nav tāds čalis. Viņš ir tāds riktīgs, viņam ir labradora vibes. Viņš ir tāds cute, tas ļoti enerģisks un ļoti nevīžīgs. Nevīžīgs tādā ziņā, kad esmu maza smalka, viņš vienmēr kaut kā netīšām izdara man sāpīgi. Tevi nomet. Jā, viņš man netīšām matus paķer kaut kā, vai netīšām kaut kā uzsēžas man virsū, un tad man sāpes. Uzsēžas. Uzsēžas, bet krač, ļoti daudz enerģijas, un tas tā kā tev mājās ir liels suns, kurš visu laiku tev grib apsēsties klēpī un kaut kā netiešām tev ar nagu ieskrāpē vai ko. Tā kā viņš grib to labāko, bet vienkārši netiešām kaut ko sanāk izdarīt. Ne tā. That would be me. Jā. Esmu ļoti klamzīga. Par to, ka raksturs padara daudz pievilcīgāku. Man tā bija ar puisi, kurš man patika apmēram, kad man bija 13, 14 gadi. Viņš nav tipiskais, tas hoterītis, jā. Bet viņš man tā the energy, dude, viņam bija 14, un man arī. Jā. Es nezinu, bet es skatu 14, un man 18. Vai 23. No. 23, man 21. Es zinu, jā, es vienkārši skatu punktu jā, bet vienkārši kaut kas man viņā tik ļoti likās pievilcīgs, vienkārši tas raksturs. Beigās mums nekas nesanāca, bet, pats fakts, ka ļoti, es nezinu, varbūt es esmu delulu, bet es nedomāju, tā kā es tiešām jūtu to vīrišķīgumu no viņa un es nezinu, vienkārši varēju just, ka viņš ir confident, bet he's humble. Jā. Un tas ir tas, kas man reāli patīk, ka tu esi humble, tāpēc, ka tā kā, tas ir tas labais confidence. Jā. Tas ir tas, ka tev ir ego, bet viņš ir kaina vēl normālā līmenī, ka tu nepašo un tu tur vai krūtais. Un pirmkārt, tā kā cilvēki, kur tā saka, viņi nav krūti. Viņi tieši ir lame, sorry guys, bet jā, tāpēc... Tas ir ļoti labs piemērs man, jo es pat esmu to piedzīvojusi. Jā, viņš man vienkārši sāka likties nenormāli pievilcīgs. Un es tiešām un viņš man liekas hot. Nav mans tips. Man īstenībā pat nav tips, bet vienkārši tiešām he's the definition of hot no visām pusēm. Yeah. Kaut arī varbūt cita meitene paskatītos viņu, viņai būtu tāds, what the fuck? Yeah. Tā kā tas nav, he's not ugly or something. Bet vienkārši saku, tas nav tas tipiskais. Yeah. Bet tiešām viņš, tur pat bija pagājuši jau vairāki gadi un stili, un mēs tur kaut ko nedaudz Man liekas, varbūt es to par to stāstīju, bet mēs neieslīgsim tik ļoti detaļās, jā. Bet mēs ar viņu tikāmies, kad bija pagājuši jau vairāk gadi, un viņš jau bija vecāks, man nedaudz, man bija tāds, jā, bet still tā kā ir kaut kādas nianses, protams, kāpēc tur nesanāk un nesaiet, un man ir tāds, it's fine, I get it, jā, bet the energy, ļoti labs piemērs tajā, ko es gribētu sajust. Tā ir tā sajūta. Tā ir tā sajūta, ka tu jūties protected. Jā, pat tas ir laikam tāds vienīgais piemērs no mana vecuma puiša, ar kuru es jūtos tā kā ar vīrieti. Jā. Kaut arī es parasti tā nejūtos, diemžēl. Tā kā es deitoju puišus, bet es nejūtu to sajūtu, ka esmu ar vīrieti. Man visu laiku liekas, ka I'm the man. Tas ir tik I'm the mom. Tas ir tik fucking skumji. Kur ir pazudusi tā vīrišķība? Man liekas, tā problēma ir tajā, kad tēvi, audzināšana, ģimene. Jā. Un ja tev nav bijis blakus kāds, pat ne tēvs, pat vectēvs vai kāds,
vienkārši mentors tavā dzīvē, vīriešu kārtas pārstāvis, kurš tu skaties tāds fucking vīrišķa enerģija un tev tāds es gribu būt kā viņš. Jo man liekas, vispārīgi vīriešiem ir tas prikals, ka viņi bieži vien meklē to vīrieša piemēru, pēc kā iet. Un bieži vien dzīvē nav tik daudz tādu piemēru cilvēku, no kuriem čaļi var mācīties, kādam būtu reāli jābūt vīrietim. Un tā iemesla dēļ vienkārši viņi klīst pa pasauli un skatās no kaut kādiem jobnutiem reāli vīriešiem, kuriem vispār ir tik greizs skatījums uz sievietēm un uz, nezinu, attiecībām, un tad arī viņi tā uzvedās attiecībās. Vai arī viņiem nekad nav bijis piemērs, un viņi vienkārši tupi eksistē attiecībās. Viņi pat nezina, kā uzņemties to vadību, kā radīt to drošo sajūtu, to drošo vidi sievietei. Jo tas man ļoti patīk, tā kā, es gan pateicu viņa vārdu, kā tas čalīts, ar kuras tagad tiekos, kad, es viņam blakus jūtos tā, ka es varu par neko neuztraukties. Reāli, tāds salīdzinājums. Man tagad pēdējie 2 čaļi, ar kuriem es tiekos, riktīgi džentelmeņi. Tāds, zini, tas standarts. Palīdz tev uzvilkt jaku, palīdz uzkāpt pa repēm virsū, padot tev roku. Tu spieķi vajag vai ko? Nē, vienkārši tā kā mēs ejam pa repēm, viņš tā kā padod man roku, tā kā, tā kā aiz dirsas nes augšā, ja palīdz. Bet man tā ir darījuši čāls, īstenībā forši sajūta. Bet, jā, anyways, tā kā viss kaut kāds jauks lietas, viņš tur netīšām man uzkāp uz kājas, viņš vienkārši uzreiz ātri paņem ar roku, vienkārši notīra man zābakti, lai nav netīrs viņš un ko viņš vēl ir darījis? Jā, principā, vienīgais, ko viņš nedara, ir tā kā neatbīda krēslu, kad es sēžos pie galda. Tas varbūt man pietrūkst, bet vispārējais, tā kā, labāk nevar būt, jā, tā kā, ka viņš iet ceļa pusē, kur brauc mašīnas parasti, tā kā visu laiku mēs svičojam. Mēs tieši vakar bijām aizgājuši līdz jūrai, un viņš pat jūras pusē nostājās, mainījām pusmīdās, ja man ieskalos, ja viņš tāds, ja es tev netīšām, iegrūžu iekšā jūrā. Viņš jau zina to, ka viņš ir klamzī. Jā, viņš par to padomā vismaz. Jā, man ļoti patīk tas, ka viņš padomā, un viņam ļoti rūp tas, kā es jūtos, un es viņam varu teikt, kā es jūtos, kas man nepatīk, kas man patīk, ko es vēlos, un viņš vienmēr uzklausīs, un viņam būs tāds ok. Un man patika nedaudz viņa tas viedoklis, ka viņam bija tāds, tu vari būt gatavs attiecībām, tu vari būt attiecībām būt gatavs tikai tad, kad tu māki atvainoties par neko sievietei. Kad vīrietim ir jāmāk, pat tu kaut kā aizvainoji sievieti, un ja tu dirsīsies ar viņu, sorry, tās nebūs ilgtermiņa attiecības, ka tev ir jāiemāc vienkārši piekāpties un teikt, ok, jā, labi. Un ka viņš ir tāds, kas ļaus sievietei, kad viņai ir kaut kādā ziņā tā taisnība, bet kaut kādā ziņā man tas nedaudz nepatīk. Man liekas, ka viņš varētu ļoti bieži noklusēt kaut kādas savas sajūtas un nepatīkas. Ka viņam būs, viņš vienkārši pielāgosies kā man, kā es teikšu, tā ir no sērijas. Bet ja tev liekas, ka tā varētu būt, let him know. Tā kā... jā, es jau viņam arī sāku par to teikt, ka man bija tāds, man ir svarīgi, lai tu fucking runā ar mani par to, ja tev kaut kas nepatīk, pasaki man. Un... jā, es nezinu, vai viņš to darīs vai nē. Man liekas, tāpat viņam ir, viņš jau man pateiks to, ka vīriešiem tomēr ir iesēdies iekšā nerunāt par savām sajūtām. Tā saka visi, man liekas. Jā, kad viņam patiešām viņam nav bijis ar ko praktizēties, runāt par savām sajūtām, viņi nemāk īsti. Un viņi jūtas slikti, vai arī, kad viņi kaut ko sabojās, ja viņi sāks runāt par savām sajūtām un domām. Bet, jā, vienkārši būs jātaisa kaut kādi mēneša čekini, tāds, kā tu šodien jūties, kā tu jūties par šo mēnesi, kas ir bijis, varbūt ir kaut kas, ko tu vēlies man pateikt, bet es varēšu pateikt, ja tev ir viss iespēja šobrīd to pateikt, vai pat nedēļas čekini. Vienkārši pratināšana. Ar lukturi seja, un es gribēju teikt dūmu detektoru, kāds sakars ar melu detektoru. Ar melu detektoru. Jā, man liekas, tas ir vienīgais veids, kā viņiem likt runāt. Tu viņiem pateiksi, uzlikšu melu detektoru, viss. Vai vienkārši pasaki. Un tad viņi jau pateiks, jo viņi saprot to, ka mēs sievietes reāli paņemsim to melu detektoru. Mēs uzliksim kameru un vēl uztaisīsim. Cik maksā melu detektors? Es nezinu, es nekad neesmu čekojis. Es gribētu reāli pačukot, varbūt viņi var izīrēt vai kas. Izīrēt? Pofik, dodiet šur. Es nopirkšu. Bet, jā, karoč, tas tā. Bet es domāju, ka mēs par attiecībām. Tev ir varbūt kaut kas vēl, par ko tu attiecībām grib runāt? Par attiecībām?
Es nezinu, man liekas, es varu vienkārši pateikt to, kādā es šobrīd esmu state of mind par attiecībām. Kaut arī es tagad pasēdēju nedēļu. Badu, es varu to, ka nē, es vienkārši laikam vairāk šobrīd negribu, jo es reāli neesmu interesēta, kad man rakstas vienkārši ignorēju šādas. Un es pat nesēžu tur kaut kāda validation pēc. Es vienkārši, man ir tas maziņš hope, ka man gribēsies, bet es saprotu to, ka viņi man raksta un ir tāds, Un bija viens puisis, ar ko es satikos. Un es saprotu to, ka ar visām tām pieredzēm, kas man bija iepriekš, esmu palikusi more bold, nevis bald. Jā, es tad, kad ar Paulu runāju, mēs tā kā kaut kāds 1000 reizes jau esam šitā teikušas, un es vēl joprojām tāda bold, kā bija, ne jau tā kā plikbaurais, bet, jā, kad es sapratu, bet, jā, es tieši tagad esmu palikusi diezgan straightforward, ko es iepriekš nedarīju, jo man ir tendence attaisnoties, people pleaser sometimes, jā. Un jā, mēs ar viņu satikāmies ļoti foršs vibes, nu tiešām, tā kā mēs satikāmies, bija tāda sajūta, ka mēs pazīstam viens otru visu dzīvi, bija tiešām nice, mēs aizgājām paspēlēt biljardu, ko es parasti nedaru, es vispār viņam arī pateicu, tā kā, mēs varam aiziet kaut kur pasēdēt, bet man tas liekas nedaudz lame, vienkārši sēdēt kaut ko, ko strādā. Vajag kaut ko fun padarīt. Var to apvienot, bet man liekas, ka ir foršāk, jo es nekad neesmu neko tādu aktīvu darījusi. Pirmajā tikšanās reizē, man liekas, tas ļoti nice, tāpēc, ka tev nav jāfokusēs uz laiku uz runāšanu. Un jā, kurš bija nice. Protams, arī no savas puses varu teikt, ka es laikam tik daudz nerakstīju, cik es rakstu parasti. Jo pirmkārt, es gaidīju to vairāk iniciatīvu un izplastāku sarunu no čaļa, jo tāpēc, ka es visu laiku esmu tas cilvēks, kurš izveidos dialogu, tikai tāpēc, ka es to gribu. Es to gribu un es to māku izdarīt. Reizēm liekas, ka ja es nebūtu tik ļoti daudz piepūles likusi, tad mums būtu vienkārši tāda saruna, kā tagad ar to čalu bez maz vai. Un jā, es viņam tā kā atbildēju ļoti vēsi, jo pirmkārt man bija tāds I'm done with texting, tā kā tas ir tik grūti pa ziņām, ka tu nepazīsti cilvēku. Tev ir, teiksim tā, jāliek liels piepūles pie sarakstīšanās, jo, pieņemsim, ja es sarakstos ar tevi, es to varu uzrakstīt vienu vārdu, divus, whatever, mēs tā kā visu laiku runājam, mēs vienu otru pazīstam. Un tas ir citādāk. Tad tev ir tāds bāds, un tad vēl šis jāpajaut, tad vēl jāizdomā. Tāpēc man bija tāds, mēs satiekamies, mēs parunājam, come on. Un basically, pagāja forši tā pirmā tikšanās reize, man bija tāds, nice, kind of okay, tā kā es nezinu, vai es dīži šobrīd gribu attiecības, bet let's see where it goes. Un pirmkārt, tas bija pirmo reizi manā dzīvē vecāks čalis par mani. Lūdzu, aplausus studijā. Nē, otro reizi, bet tas bija 1 gadu vecāks, un tas neskaitās kā. Viņa bija 25. 25. Imagine! Damn. The era is over. Nice. Mazie puiši? Nē, vairs nebūs. Sorry. Jā, un basically mēs diezgan maz sarakstījāmies. Un es biju darbā, lai es strādāju. Jā. Tu? Basically es strādāju, un es viņam atbildu, cik varu. Viņš man zvanīja, kad es strādāju, un viņš domāja, ka es laikam esmu pabeigusi jau darbu. Un tad viņš man... Tas ir cute, ka zvana. Mūsdienās tik raiti čaļi zvana vispār. Jā, tas ir cute, vienkārši nevarēja tajā brīdī pacelt, protams, un pēc 2 stundām viņš man raksta, labi, es tev laikam neesmu tik ļoti ieinteresējis, lai man atbildētu, un man bija tāds, es viņam tāda, es strādāju, viņš tāds, ok, pirmā reize man bija tāds, all right, un jo viņš iepriekšējo dienu zināja, ka es zema pašvērtējumu. Jā, un tā, ka tev nav ko dzīvē darīt, so you depend on me, tā kā tas ir attiecība pēc mazajā. Basically, ok, bet viņam likās laikam, ka es līdz 7, jo tad, kad mēs tikāmies tajā dienā, es biju līdz 7, viņš varbūt noprata, ka es katru dienu līdz 7 strādāju. Nu labi, man bija tāds, ok, tipa safe. Un vakar bija tā, ka es nogulēju līdz kaut kādiem 3, tāpēc, ka es pēdējās 3 dienas strādāju, es biju apslimus un arī bija Ziemassvētki. Var neataisnoties, jā. Jā, un basically es vienkārši gribēju
izgulēties, un es pamodos kaut kādos 3, un viņš man bija rakstījis un zvanījis. Un es viņam... Jesus Christ, tas jau izklausās pēc tādas kontrolēšanas no sērijas. Jā, guys. Un kaut kādos 4 es viņam atbildēju to, ka es tikko pamodos, ko tur, ka viņš aizmauks uz džimu, man bija tāds ok, un es parubījos atkal. Vienkārši, viss, man ir gulēšanas diena. Ja godīgi, ar Diānu ir šāda problēma. Ar viņu tik grūti ir pakomunicēt ar sarakstiem. Viņu drīzāk ir jāapsauc uz tikšanos, un tad ar viņu var parunāt. Bet es jau saku, tā ir, un es to pat vairs neslēpju, jo es bieži vienkārši esmu tired no telefona un sarakstīšanās. Man vienkārši ir tāds, kad satiksimies, tad parunāsim. Un tiešām tā kā es neuzskatu, ka tas ir kaut kas bad, tas ir normāli, jo it's too much of everything. Un vienkārši brīžiem man negribās nevis tev atbildēt, bet vienkārši nevienam, un tu patrāpies tajā sarakstā, kurš man ir rakstījis, un man negribas visiem teikt, not available right now, es atbildēšu. Nē, tā kā, ja tev kaut kas svarīgs, tu zini, ka tu vari man piezvanīt, un es pacelšu klausu, un mēs pārunāsim, mēs runāsim 5 stundas. Bet es saku reizēm... Es to nezināju, kas tev var zvanīt. Tu man vari, un tu vari braukt klauvēties pie manām durvīm. Diekšā, bļaģi. Tā kā es saku, nav grūti ar mani komunicēt dzīvē, un tu pati to zini, bet vienkārši reizēm īziņās man ir tāds, I don't feel it. Es vairāk to sapratu pēc tā, ko tu man esi stāstījis, ka tu, kad es tev esmu rakstījis, piemēram, tu neesi atbildējis, man tāds, kad vēlāk pēc kaut kāda laika tev tāds, sorry, man tur šis, tur tas, man tur telefonā nepietika vietas, man vajadzēja izdzēst WhatsApp. Actually, arī tas ir true story. Un vienkārši, es domāju, tev ir draugs, kur tev vienkārši grūti dabūt rokās. Bet tas prikals. Un es principā sapratu to par tevi tikai pēc tā, ko tu man esi stāstījis. Nevis, ka tu man pasaki, kad, hei, man ir šitā un tā, un vienkārši, ja tu gribi, ja tev vajag steidzam man pie rokas, tu vari man uzvanīt, vai mēs varam sarunāt satikšanos, un tad būs vieglāk ar mani komunicēt. Ka man pat, kā liekas, Loki, tev cilvēkiem pat ir tas jāpasaka, lai viņi zina, ka tiešām ka tas ir tas, kā tevi var dabūt rokā. Jo dažreiz cilvēki pat nezina, kā tev dabūt rokā. Varbūt viņiem pat rodas sajūta, ka varbūt patiešām tev ir vienalga. Vai arī, kad nezinu, kaut kas. Un tādēļ man liekas, tas tur svarīgi pateikt, jo cilvēki varbūt to nepamana, nezinu. Yeah, that's a good point. Tagad tu zini, bet that's a good point. Vienkārši arī līdz tam nevienmēr aizdomājos, lai visiem pateiktu, bet tā ir. Tev vajag bez iekopēt notos tekstu un tad visiem sūtīt. Automātiskais reply kaut kāds. Automātiskais atbildētais, Bet labi, back to the story. Ātri pabeigšu, ko mēs... Tagad ir tas ar vecākiem čaļiem. Jā, un tas čalis. Viņš man vakar uzrakstīja 6. Es gulēju. Uzraksta 9. Atkal kaut kādu tekstu, ka ja es tevi neesmu līdz galam ieinteresējis, tā kā just let me know, man ir tāds, you for real? Es tev 3 stundas neatdodu, tā kā, do you have life? Man tas, šoreiz man tas tik ļoti throwoja off, un pirmā doma galvā bija, jāatbild tā kā, ka es gulēju un tā, un man bija tāds, hell nā, kāda starpība, ko es darīju? Es tev pazīstu 2 dienas. Nē, es pelnīju pirmkārt to, ka es tev atvaisinos, otrkārt tā kā let me fucking rest. Zinu, ka man ir brīvdiena, tu gribi ar mani parunāties, bet es varbūt negribu. Tā kā tādi cilvēki nedomā par to, ko tu gribi, jo viņam ir tikai tas, ko viņi grib, ka viņi grib ar tevi parunāt. Man tagad ir laiks, es gribu parunāties, kur tu esi, no sērijas. Un basically es sapratu to, ka es viņu priekšā neattaisnošos, un es viņam uzrakstīju, ja tev tā liekas, ok. Viņš kaut ko tur uzrakstīja, viņš tāds, ko es ne tā sapratu, es neatceros vairs, ko es atbildēju, bet viņš tāds, kad satiksimies šodien, rīt, vai kad es uzrakstīju, ne, man vairs nav vēlme tikties. Viņš tāds, labi uzrakst, kad būs vēlme, man tāds, you stupid, the fuck, sometimes. Un tam man bija tāds, un te man likās, ka 25 gadi ir, nē, un basically viņš man šodien kaut ko arī rakstīja, un es vienkārši ignorēju, jo man ir tāds, es pat netaisu, šis nav tiešām tas, ar ko man ir jādīlo. Tas nav tas, ka es skrienu prom tā kā pie pirmās problēmas. Nē, tas vienkārši saprot to, ka it's a major problem, un tas būs. Ja cilvēkam nav sava dzīve, un cilvēki, kas zina mani, tā kā es ļoti daudz daru paralēli lietas, tur treniņi, darbs, un vēl viss kaut kādas lietas, jo tomēr es arī dzīvoju vienu, man ir pieauguši, es dzīvoju pieaugušo dzīvi, un es nevarēšu nekad būt ar cilvēku, kuram ir viss brīvs laiks, un viņš neko nedara. Jo viņam liksies tā kā, ka, es viņam dodu pa mazu uzmanību, man tas būs pa daudz.
Basically, ka ir cilvēki, kuri neko nedara ikdienā jēdzīgu, that's not for me. Jo es uzreiz saku cilvēkiem, arī tad, kad ar iepriekšējo puisi tagad bija kopā, es viņu uzreiz brīdināju, ka esmu aizņemts cilvēks. Jā. Un ir brīži, kad es neatbildēšu. Stundas, kad es neatbildēšu. And it's fine. Tāpēc, ka, tev ir ko darīt. Man ir Tas tāpat kā cilvēkiem, kuriem ir darbs, tu to darba laiku parasti neatbildi. Tev kaut kas ir jādara. Ja tev ir tās darbs, kur tev visu laiku kaut kas ir jādara. Jā. Vai arī tu vēl aizej uz džimu, un tad atkal tev ir mazāks laiks, kad atbildēt. Exactly. Vai arī tu nezinu, mājās skaties. Ir cilvēki, kuri skatās, piemēram, seriālus vai TV, un viņi arī neatbild. Man liekas, tas ir normāli. Mēs esam vienkārši pārāk uzsēdušies uz to, ka mums ir jāsarakstās 24/7. Un zini, tā, kad tu par šito visu runāji, es iedomājos, man liekas, ka cilvēkiem bieži vien parādās problēma ar šito deitošanu tieši tad, kad viņiem nav enerģijas un nav aizrautība atrast kaut ko jaunu. Un kad tev negribās čatot, tev negribās ieguldīt to darbu un laiku. Kā arī tad, kad tev parādās cilvēks, ar kur tu runājies, kad tu arī neesi gatavs ar viņu skaidroties un runāt un strādāt pie attiecībām. Un tur ir tas prikals, tas ir ok, tas ir no tējas. Ko tu man tur uztaisīji? Nē, bet tā ir katru reizi, kad es dzeru tēju. Katru reizi, kad norīju ūdeni, tev gaisa līdzi nāk, un tad katru reizi tev tā kā nāk. Gadiem. Jā, tas ir normāli. Anyways, bet jā, kad cilvēku lielākā problēma mūsdienās tas, ka viņiem nav enerģijas ikdienā, no ikdienas dzīves, un tad arī viņam nav kur to enerģiju dabūt, lai ieguldītu to deitošanas dzīvē un iepazītu reāli cilvēku. Jā, actually. Tā ir lielākā problēma, kāpēc cilvēki nevar neko atrast Tinderī vai iepazīšanās aplikācijās, vai arī vispārīgi satiekoties, ejot uz randiņiem ar cilvēku, izveidot kaut kādas veselīgas attiecības, jo tas ir fucking darbs. Tas prasa enerģiju. Tas reāli prasa enerģiju. Sāciet maksāt mums par to, what the? Un es tev arī saku, tādēļ es nebrīnos šobrīd, ka tu neesi gatava ieguldīties attiecībās, jo tev nav enerģijas tam. Tev ir, tur tā lieta, tu saki, tev ir tik aizpildīts grafiks, tev ir tik daudz ko darīt, tev nav kur uzņemt to enerģiju, lai reāli ieguldītos un ieguldītu to laiku deitošanā. Jo, piemēram, es arī esmu pamanījis to, ka es atrodu čali, ar kuru es varu veidot attiecības, tad, kad es reāli piespiežu sev atbildēt, rakstīt, kad es piespiežu sev interesēties, taisīt tās sarunas, uzdot to dziļāko jautājumu. Un arī tad, kad, piemēram, šobrīd arī es runāju šo čali, un no vienas puses viņam varu neskaidrot, kas man nepatīk, kas man besī un kas man liekas neveselīgi mūsu komunikācijā, ko vajadzētu uzlabot, bet tajā pašā brīdī es saprotu to, ka es gribu attiecības, un man vajag ieguldīt tomēr to laiku un enerģiju, skaidrojoties, runājot par lietām. Piemēram, viņam arī bija tā problēma, kad pat Loki vēl nedaudz ir, kad viņš daudz raksta, viņš daudz sūta mīmus, un mēs kaut ko sarakstamies, es pēkšņi nezinu, sāku kaut ko darīt pie datora, un es neatbildu kādu laiku. Un viņš tāds, kur tu pazudi, ķipa, jā? Un paldies Dievam, viņš man nezvana, jā, un es tagad pirmā, kur ir, kas ir, tev viss kārtībā, jā, ja tev nav interesi, tu man tā uzreiz saki. Tur tā lieta, ka kad viņam ir laiks parasti, es kaut ko atrodu, ko sāk darīt, un tad, kad man ir laiks, viņš parasti kaut ko dara. Un tu visu laiku ir tāda sajūta, ka tā kā nav tas moments, kad mēs abi kopā viens ar otru varam parunāties līdz galam. That's life. Jā, tāda ir dzīve, tad, kad jūs neesat viens otram blakus. Un, ja godīgi, ja mēs tā padomājam, ja mēs neesam viens otram blakus, kāda jēga mums vispār runāt? Satiksimies dzīvē un parunāsim. Un man liekas, tā ir tā problēma ar mūsdienu tehnoloģijām, ka mēs sagaidām, ka cilvēks visu laiku ar mums runās. Jo liekas, ka tev taču ir tik pieejams. Tev ir pieejams man uzrakstīt. Un īstenībā tas ir tāds absurds, ka tagad tā padomājam, ka man bez jāuzrakstā, es tagad daru šito un to, es tev vēlāk atbildēšu. Kāda fucking starpība? Ķipa tādēļ, ka tev vispār ir telefons, tāpēc tev vajag visiem. Un es tagad tā aizdomājos par to, man tāds, bet īstenībā tas ir tāds bullshits un fucking shit, telefonu apgrūtina kaut kādā ziņā attiecības. Tāpēc es metu mīksto. Es saku, es metu mīksto, man tas, ka man telefons nenozīmē, ka es... Ka tev visu laiku ir jākomunicē ar to cilvēku tieši tā īstenībā. Un tad es viņam arī teicu tā, ka, hei, man rodas sajūta, ka tev nav ko darīt vienkārši. Kad, man ir lietas, kuras gribu darīt, un es tev nevaru visu laiku atbildēt, un es nevaru kad es atbildēšu, tad atbildēšu no sērijas.
Un man vajadzēja viņam to pateikt, man vajadzēja to sarunu ar viņu, man vajadzēja pat varbūt nevienu reizi atgādināt, bet otro reizi vēl uzsākt šo sarunu. Un tas ir attiecības, tas ir darbs. Un tad es viņam patīk vismaz, ka viņš nebēg, bet tagad es viņam pajautāju, vai tas, ko es tev prasu no tevis, nav pa daudz priekš tevis. Viņš teica, dažreiz liekas tāds, Girl, chill. Jā, baigi daudz noteikumu, baigi daudz, kas ir jāievēro un šit. Un man tāds, bet, tādas ir attiecības. Ja tev tas neliekas, ok, lūdzu meklē vieglāku meiteni. Lūdzu meklē meiteni, kurai tas, vajadzību koferis ir vieglāks, jā. Man viņš ir smags, jo es gribu normālas attiecības. Fine. Tad man tāds nepatīk, lūdzu tur ir durvis, man vienalga. Tā kā es nesēdēšu un nespiedīšu cilvēkam darīt to, ko viņš negrib darīt. Bet tas ir tas, kas man ienāca prātā. Un man liekas, tas ir patiešām ļoti labs iemesls, kāpēc cilvēki mūsdienās neieguldas tajos iepazīšanās aplikācijās un kāpēc lielākā daļa cilvēku saka, ka tas ir sūds. Jo vienkārši nav enerģijas, nav vēlms ieguldīt to laiku, reāli to darbu. Un vēl viena lieta, par ko es iedomājos, bija kaut ko tu teici, bet aizmirsu. Labi, kaut ko es teicu, jā. Kaut ko tu man te visu laiku saki, un tad es aizmirstu. Es ātri varu piebilst arī pieņemsim par to, kā man tagad ir, par to ieguldīšanos attiecībās. Es saprotu to, ka jau kādu laiku cenšos vairāk strādāt ar sevi. Respektīvi, tas arī ir tas iemesls, kāpēc man ir grūti ieguldīties citā cilvēkā. Tāpēc, ka es ļoti daudz enerģijas, un tas ir, Man liekas, tas ir normāli, ka tu esi jauns, ka tu ieguldi vairāk enerģijas sevī, lai veidot sevi. Un, man liekas, mēs vienmēr ieguldīsim daudz enerģijas sevī arī, kad esam pieauguši. Jo pat līdz 30, 40 gadi tikai tad sākas tā reālā dzīve īstenībā. Un man liekas, tas ir vispārīgi mācēšana sabalansēt to laiku sev un cilvēkam, izveidot to struktūru. Jo 100 punkti lielākā daļa cilvēku, uzsākot attiecības, pazaudē nedaudz sevi un aizmirst par sevi. Jo tev vairs viss tavs laiks neaiziet tikai tev, tas aiziet vēl vienam cilvēkam, un tev ir jāatrod veids, kā to sabalansēt tā, lai nav tā, ka visu uzmanību aiziet tikai viņam, tam cilvēkam, un tu par sevi jau pilnībā sāc aizmirst, un otrādāk. Man liekas, ka es ar to esmu straglojusi vienmēr, un vēl vairāk tas izpaužās tā kā pēdējos pieredzēs, un tā arī ir tā lieta, kurā tas ir tas brīdis, kurā es līvoju, bet ar apziņu, ka man ir jāstrādā ar to, nevis tāpēc, ka es nevaru strādāt ar to partneri, bet es vienkārši saprotu to, ka es ļoti bieži līvoju tajos brīžos, kad man ir kaut kāds progress, un tad liekas, ka atkal jāsāk no sākuma, un es vienkārši gribu vairāk stikot pie tā, ka es daudz maz savedu sevi kārtībā, jo man visu laiku liekas, ka es to aprauju to attīstību, un tad es pazaudēju sevi, un tad es tur neaizēju uz treniņiem, kas man ļoti pēc tam tā kā dara sapīgi, un es neesmu atradusi laikam vēl to veidu, neesmu tik pietiekami ar sevi pastrādājusi, tāpēc man arī tā kā... Man ir jautājums, kā tev liekas, kā tu vari pie tā strādāt, esot viena? Labs jautājums, bet vienkārši turpināt strādāt ar sevi. Tur nav konkrēts kaut kāds veids, vienkārši turpināt strādāt, un es cenšos atrast to veidu. That's it, un vienkārši sākot tikties ar citu cilvēku, tāpat kā tu saki, ka you're going all in, man ir tieši tas pats. Man gribās, jo ir tāds, what's the point? Kāda jēga, tu kaut ko tur, kaut ko tur. Jā, tā kā you're going all in, un es aizmirstu par sevi. Un es saprotu to, ka... man vajag pie tā, es nezinu kā, es mēģinu, bet es domāju, labākais veids, kā pie tā piestrādāt, ir man būt vienai, tāpēc, ka visu laiku meklējot kaut kur, tu novērsies. Tas ir arī ar draugiem. Man personīgi, tad, kad tu par šo sāc runāt, man galvā it doesn't make sense. Doesn't make sense. Jo man liekas, tu vari... Tev ir otrādāk, jā. Jo man tieši vajag cilvēku, lai es iemācītos, kā sākt to laiku. Jo man liekas, arī kā tu vari iemācīties kaut kādas divas lietas savienot kopā, ja tev nav tās otras lietas. Kad es labāk iemācīšos balansēt to laiku, esot attiecībās un reāli stādu tās robežas, hei, es jūtu, ka es sāku nedaudz pārāk daudz tev laiku veltīt, un ka man vajag tomēr, nevis pārāk daudz, vienkārši man vajag laiku sev. Kad es piemēram, vairs neju uz treniņiem, es nedaru to vai šito, un man reāli vajag to, un es jūtu, ka man tu tik ļoti patīc, es patiešām ļoti gribu ar tevi pavadīt laiku, bet vai mēs varētu kopā, nezinu, kaut kā sarunāt to tā, kad
es tev pasaku, man ir treniņš, un tā kā mēs tajā dienā tad neko nedaram patiešām, vai nu arī, ķipa, tu respektē arī to, un es ieinteresēts, lai es daru tās lietas, kuras man ir jādara. Un tur ir atkal tā runa par sarunu un par tādu darbu, jo es īstenībā arī biju iegājis šitajā mindsetā, ka ķipa, man ir jānostāda stingrāka sava tā, kā lai pasaka, struktūra, ko es daru, tie ieradumi, lai tad, kad cilvēks ienāk iekšā, viņš viņus neizbīda. Ka ķipa, es zinu, ka man tas ir jādara, un tā kā es nekādā veidā to nekompensēšu dēļ tevis, ja, ķipa, ka tev tāds, mēs varētu satikties, un tur šī ir vienīgā diena, ka mēs varam šonedēļ satikties, un tu saproti to, ka tev ir citi plāni, tev tur šis un tas, un tagad tāds, ko man darīt, ja, un tur tā lieta, kad tas, ko es pamanīju, man tas īsti pat nestrādā. Es tieši, kad tu esi viena, kad esmu viena, kad es tad pierodu pie savas tās struktūras, un man tad īstenībā ir diezgan grūti iesaistīt cilvēku iekšā savā dzīvē. Arī, es piekrītu tam, ko tu saki, un tās divas galējības, kā es to skatos uz to no tava skata punkta, un arī no tā, tāpēc es saku, es ļoti vienkārši cenšos saprast vispār šobrīd, kas notiek. Bet laikam bet man ir tas ieradums, tas pieredums, ka man, kaut arī es saku, un es negribu attiecības šobrīd, man brīžiem ir tāds, būt forši, un tā kā gribās to, visiem cilvēkiem gribās mīlestību. Come on, guys, mīlestība valda pār pasaulē. Bet, un tad es atgriežos pie tā, un tad man ir tāds, man ir jāstrādā ar sevi, un tad es kaut kādā badu ielādēju uz nedēļu, un tad man ir tāds, fuck it, vienkārši, nezinu, I'm just searching. Jā, jo tas, ko es bieži pamanu, to, ka mēs kā cilvēki, mēs aizējam vai nu vienā galībā, vai nu otrā galībā. Ka mēs neiemācāmies, kā es varu tagad darīt, strādāt pie sevis un vēl paralēli meklēt partneri. Apvienot, jo parasti tas prasa vienkārši ļoti daudz enerģiju, un tad, un man liekas, mūsdienās tas, kas ir problēma liela, kad mums cilvēkiem vispār ļoti pietrūkst enerģijas. Mums pietrūkst tā enerģija kaut ko darīt. Visas lietas, kuras mēs darām, bieži vien tieši izsmeļ no mums enerģiju, bet mums nav lietas, kuras mēs darām, kas mums iedod to enerģiju. Vai mēs viņus darām ļoti reti. Jā. Un tur ir tā problēma lielākoties. Tādēļ ir jāpadomā par lietām, kas tev reāli rada enerģiju tavā dzīvē, kas tevi piepilda ar enerģiju. Tā, lai tev vēlāk ir, kur likt viņu. Jo citādāk, tad tev nav spēka ne pie darba lietām, ne pie attiecību lietām. Tu vienkārši sēdi un meklē kādu, kurš tieši tevi piepildīs, kurš tieši tev iedos to enerģiju. Un tā ir bieži vien problēma no deitošanas ziņā, vēl viena no problēmām. Ka mēs meklējam cilvēku, kurš reāli mums iedos to, kas mums trūkst. Un tas ir tieši vai nu enerģiju, vai nu jautrību, kaut ko, kas mūsos nav iekšā. Vai tev sākumā jāiemāc to pašam radīt, un tad jūs abi satiekaties pilni kopā, un jūs radat vēl vairāk to enerģiju, to patīkamu un to foršo. Nevis visu laiku viens otru papildinat un pielejat to glāzi, un tā, ka katram ir atkal tukša, un tad atkal jāpielej atpakaļ, un tā visu laiku. Bet, jā, anyways. Es kaut ko gribēju pateikt, bet aizmirsu. Par to, kad mēs par enerģijām, man liekas... Es gribēju pajautāt, kas ir tās lietas vai cilvēki... Kas rada enerģiju? Jā, no kā tu piepildies reāli. Man ļoti patīk tas, ko es daru, piemēram, saistībā par coachingu. Es vienmēr pēc coaching sesijām vienkārši man ir tik daudz idejas, man ir tik daudz tāds, varētu šitā un tā atrisināt, un interesanti, ka šitā ar tā ar cilvēkiem notiek, un tu arī pēc katras sarunas ar cilvēku, kuriem kaut kā grūti iet tajā sfērā, piemēram, kuram tev pašam iet diezgan labi, un ir laba pieredze, tu vairāk arī sāc novērtēt savas lietas, un tad parāds tā enerģija, tas novērtējums, un tā ir viena lieta, kas man riktīgi piepilda, tā profesija, kur esmu izvēlējusies. Tas ir ļoti forši. Jā, un otra lieta, kas mani piepilda, ir pavadīšana laika ar sevi. Tā kā, kad es runāju pat ar sevi, es izlojos pat ar sevi, un man tas tā nenopiepilda, kad es dejoju vai ākstos, man tāds, ak, Dievs, tas tik foršas, nevaru tā kā. Bet tas ir amazing. Jā. Tas ir amazing, un tici man, daudziem cilvēkiem tas nav. Jā, es zinu. Tas tā nav. Es zinu, un diemžēl tā ir lieta, kuras diezgan reti daru, jo es reti esmu viena, un tā puse parāds tikai tad, kad esmu viena, piemēram, mājās, un tad es varu riktīgi tā kā ākstīties ar sevi. Un, jā, un trešā lieta, kas man riktīgi uzlādē, un tā kā dod telpu uzlādē pat arī kaut kādā ziņā. Lādētājs. Lādētājs. Iespraužu dirsā sev lādētāju.
Bet nē, meditācijas. Un īstenībā tās lietas, kas mūs uzlādē, mēs parasti zinām, ka viņas ir labas mums, bet mēs viņas nedaram tik bieži. Reāli, un tas ir tik dīvaini, kāpēc tas tā kā... Es zinu, ka tas ir labi priekš man, es zinu, ka pēc tam jutīšos amazing, bet man ir slinkums to darīt, jo tas atkal prasa enerģiju. Saproti, tā kā... Tāpēc, ka man liekas, vieglāk ir darīt to, kas tev nebenefito tik ļoti. Jā. Jo tas ir ierasts. Mazāk prasa enerģiju. Jā. Tev vienkārši ieradums būt tajā sūdīgajā komforta zonā. Jā. Respektīvi, tu esi pie tā pieredzes un darīt kaut ko tādu, kaut arī tu zini, ka tu jutīsies 100 reizes labāk. Jā. Ir vienkārši, tā ir kaut kāda fucked up cilvēka domāšana. Jā. Tas ir ļoti weird. Mums ir visas iespējas, bet mēs sēžam... Jā. Tā. Tā reāli ir. So, tā kā dzīve nav nemaz tik grūta, mēs vienkārši paši tā apgrūtinam. Jā. Every day. Lūdzu, un pārstājiet to. Lai arī kurš to darītu. Jā, pārstājiet to darīt. Stop it.